Reizes ir atkarīgs no tava veselības stāvokļa un svara. Ir tā, ka dala aptaukošanos preklīniskajā un klīniskajā. Tad, kad jau, diemžēl, cilvēkam jau kādas saslimšanas un kad vēl viņš neko neslimo. Ja viņš neko neslimo un svars nav vēl liels, tad var domāt par, protams, fundamentu. Fizioterapija un dietoloģija. Tam pielikt klāt varētu balonu, ja vajag neliela korekcija. Vai arī pielikt medikamentus, ja nepieciešama lielāka korekcija. Ja pacientam ir jau liels svars un klīnika, tad ir kaut kādas jau blakus slimības, tad te jau nāk bariatrija. Kādi ir plusi mīnusi? Balons ir laicīga lieta un burtiski pusgadu laikā pacientam ir ļoti ātri jāiemācās, kā dzīvot tālāk. Medikamenti ir ļoti ilglaicīga lieta, jo aptaukošanas ir slimība. Un pa lielam izskatās, ka jālieto faktiski visu mūžu, lai pieturētu sev to svaru. Ķirurģija palīdzēs daudz ātrāk pacientiem ar lielu svaru un lielākām blakus problēmām. Bariatrija ir, protams, operācija, no kā visi baidās. Tomēr tā ir pierādījusi sevi par ilgspējīgo metodi, kuru nākotnē varam kombinēt arī ar medikamentiem, lai palīdzinātu līdz mūža beigām.